Canva vietnē atver kādu no projektiem, un tad, kad tas būs pilnībā atvērties, lejā tev piedāvās rīku joslu. Izvēlies lietotnes jeb apps, kad tev atvērsies šī sadaļa, augšā meklētāja logā ieraksti Image Splitter. Tev Canva piedāvās vairākas lietotnes, izvēlies pirmo. Tad, kad tu būsi šo lietotni izvēlējies, apstiprini atvērt, lai šo varētu lietotni izmantot. Un tad tev Canva piedāvās divas opcijas – augšuplādēt kādu bildi no viedierīces vai izmantot kādu vizuālu, kas ir projektā. Šajā piemērā es parādu, kas augšuplādēju bildi. Es to izvēlos, un tad Canva zemāk, ja es te paritinu, zemāk var redzēt gan izmērus mana oriģinālajai bildē, gan arī griešanai. Tad es varu griezt tikai vertikāli vai tikai horizontāli vai gan vertikāli, gan horizontāli no 2 līdz 10 daļām, kas ir proporcionāli izmērā vienādas daļas. Nu redz, un tad, kad es būšu izvēlējusies šo konkrēto sadalījumu, es spiežu Split Image. Tā, un te var redzēt, ka šeit ir sagrieztas bildes, es varu katru atsevišķi izmantot, set background vai pievienot projektam. Vai es eju augšā, izvēlos lielo pogu, un man pievienosies automātiski visas bildes. Katra bilde atsevišķi lapā. Nu redz, un nedaudz vēlāk es aizēju uz augšuplādēm, izvēlos bildes un pievienoju viņas visas arī vienā projektā, lai tu redzētu, kā šīs bildes tika sagrieztas un kā tas izskatās rezultātā. Un te arī ir rezultāts. Un tas bija viss par šo rīku Image Splitter Canva vietnē.